Nu, tā viss aizsākās 2012. gadā. Mēs ar bērnības draugu izdomājām to, ka mēs brauksim uz Angliju. Viņam tur mamma strādāja jau diezgan sen, un tad mēs domājām, mašīnu brauksim tad uz Angliju. Tad mēs braucām ar mašīnu uz Angliju divatā. Tur Anglijā ir tā, ka tev ir reāli jāiet ar CV uzreiz uz vietām, nevis, ka tu viņus izsūti, jo viņus īsti neizskata, ka tur Gumtree'ā vai izsūti vai kā, bet tāpēc tev jāiet pa taisno uz visām vietām, kur tu vēlies strādāt, un tev jānes tas CV. Es tur šo to kaut ko fotografēju, kaut kādiem latviešiem fotosesijas, vēl kaut ko. Draugs iekārtojās tur bārā strādā. Mēs tur dzīvojam West Actonā, kas ir tāds, tur melnie vairāk, daudz ir diezgan, un tāds it kā rajons. Vienu vakaru mēs bijām kaut kur draugiem izgājuši ārā, un no rīta nācām kaut kādas 5 atpakaļ uz mājām ar kājām. Un tad tur sanāca Cibela melnādainajiem to, kad viņi kaut ko 3 tur stāvēja maliņā, un tad viņi kaut ko pienāca, kaut ko jautāja. Tad viņi mums tā kā uzbruka un sāka kauties ar mums. Tad mēs 20 minūtes viņiem kaut kādi izkāvāmies, tad bija atbraukus policija, 5 ekipāžas. Un tad beigās policija vienkārši visiem teica pa mājām iet. Tad mēs turpinājām iet uz mājām, un viņi atkal parādījās. Tad tas bija tāds īsts mirklis, ka tur viens man pieskrēja klāt, un tad kaut kādu milzīgu stikla gabalu iedūra man kaklā, izvilka ārā un aizbēga, un tad es tur nokritu asinīs. That's the police. I'm here. Look at here. I got stabbed. I know. You f***ing nut. And I'm here to help you. And Ben? And them. You have to help. When you have to start to help, You're not letting me help you. Draugs pieskrēja klāt, turēja man to kaklu ciet, lai asins nezaudētu, un tad mēs gaidījām ātros. Pēc kādām 10-15 minūtēm bija ātrie, un tad aizved uz slimnīcu. 2 milimetri no artērijas, bet paveicās. Un tad beigās es izdomāju to, ka man īsti nepatika tas laikapstākļi arī Anglijā, un tad es ar brāli aizbraucu uz Tenerifi. Ja mēs cerībā to, ka Tenerifē atradīsim kaut kādu darbu un paņēmām izīrējām dzīvokli caur mākleri. Bet tur ir tā sarežģīti. Tur tev jāņem vismaz kā minimums uz 2 mēnešiem tas dzīvoklis, lai tu varētu vispār kaut ko atrast. Tāpēc ar to mēnesi pa īsu bija. Tad mēs beigās pēc tā mēneša arī izlēmām to, kad mēs atgriezīsimies atpakaļ Latvijā. Tā ir tā, protams, tā ir tava vieta un patīkam būt mājās un daba viss un savi cilvēki. Jo tur ir atšķirība. Vairākās Eiropas valstīs arī diezgan liela atšķirība to, ka cilvēki viņi domā tur. Bet Latvijā tur tāda situācija, kāda ir, tāda ir.